Viļa Januma vārdu vecā trimdnieku paudze piemin ar cieņu, taču Latvijā par viņu runāts maz, jo pulkvedis Janums Otrā pasaules kara laikā Vācu armijas sastāvā cīnījās pret sarkano armiju. Nonākot Zēdelgamas kara gustekņu nometnē, Vilis Janums 1945. gadā bija viens no Daugavas vanagu dibinātājiem. Karavīri viņu sauca par tēvu, tas ir liels gods, jo viņš daudzus izglāba no nāves, apvedot ap Berlīni apkārt. Viņu ievēlēja diezgan vienbalsīgi par Daugavas vanagu pirmo priekšsēdi, tā ir milzīga uzticība, kā arī Vilis Janums bija ļoti svarīga personība pēckara tā laika Rietumvācijā, arī iegādājot latviešu leģionāriem, karavīriem, invalīdiem namu, kurā viņiem kopā dzīvot, Bērzaini. Mēs šodien šeit, Bērzaini, sanācām, lai pieminēt mūsu pirmo Pieminot organizācijas Daugavas vanagi dibinātāju un pirmā priekšsēža Viļa Januma 130. gadskārtu, tika nolikti ziedi uz pateicības akmens, vēlāk pulcējoties Bērzainas bibliotēkā, lai atcerētos Januma dzīves gājumu. Bijis arī ģimenes cilvēks, viņam bija sieva Līna Lets, un viņam bija dēls, kurš bija leģionārs, krita kaujā, un viņam bija arī meita Belta. Un viņam bija hobiji arī kā makšķerēšana, medības viņam patika. Ko Janums ir teicis, brāļi, kad Latvija būs brīva, tad latvieši brauks uz Eiropu un apstāsies Bērzainē. Janums ir pašaizliedzīgi darbojies trimdas sabiedrības labā visu savu dzīvi, taču Latvijas neatkarības atjaunošanu nepaspēja piedzīvot, aizejot mūžībā 1981. gadā. Viņš vienmēr ir bijis stingrs gan pret sevi, gan padotiem, un arī nav pieļāvis to, ka priekšniecība varētu izturēties necienīgi pret viņu vadītājiem, šī gadījumā kaujas vienībām. Tā kā cilvēks ar lielo burtu karavīru labā. Tādi cilvēki ir reti, kas seko savai idejai un ideju nenodod. Tāpēc vien vērts viņu atcerēties.